tie visjaukākie. Tur arī cilvēki vissvaigākie. Mums patīk arī agri no rīta sākt strādāt, jo tad tie ir visproduktīvākie. Un tad pa dienu sākās tās tikšanās nepārtrauktās. Man mīļākā dienas daļa ir rīts, rīta stundas. Man tās ir produktīvākās stundas, un šis ir tas laiks, kad es noteikti spēju vairāk izdarīt. Nezinu, laikam dienas beigas tomēr. Jā, mēs runājam no sajūtu viedokļa, no produktivitātes viedokļa, tas ir rīts. Mēs katrs esam ļoti atšķirīgi, taču mūs kaut kas viss vieno, tas tā dzīves uztvere, un ka mēs visu darām ar tādu interesi. Un man liekas, tas ir arī tas galvenais gan man, gan arī citiem. Ja tā interese zūd, tad ir jāmeklē kaut kas cits. Un ir ļoti svarīgi, lai diena nebūtu velti nodzīvota. Kas man patīk, tas darbs ar cilvēkiem. Panākumi tāpat kā laime ir tāds filozofisks iedziens, droši vien, ka man panākumi droši vien nozīmē manu ambīciju apmierinājums tādā vienkāršotā izpratnē. Ja es zinu, ka mums ir vislabākie cilvēki, es zinu, ka mums ir vislabākā infrastruktūra, un mēs varam būt vislabākie. Kāpēc neizmantot šo momentu, šo iespēju? Ar šo, es pat neteiktu, tas ir sauklis, bet tā ir tāda pamatizpratne vairosim panākumus. Nordea klienti ir ļoti kolorītas personības, ļoti dažādi, noteikti prasīgi, mērķtiecīgi, un viņi zina, ko viņi grib. Man panākumi laikam ir tad, kad es esmu izvirzījusi mērķi un es esmu viņu sasniegusi. Šoreiz tas bija Olimpiskās spēles, bet šo 4 gadu laikā tas bija tas lielākais panākums, bet tādi mazāki panākumi, protams, bija arī piedalīšanās šeit vietējās sacensībās. Nordea maratonā, piemēram. Maratons, tas arī ir tāds, kad ir lepnums par to, ka es strādāju šai bankā, kas spēja norganizēt tik lielu pasākumu un tik lielu jau popularitāti iemantojušu aktivitāti. Jā, tā Nordea Rīgas maratona filozofija patiesībā ir tas, kas man ārkārtīgi patīk. Veicināt to, ka mēs neejam uz kaut kādiem ārprātīgi augstiem sportiskiem sasniegumiem, bet ka veselīgi dzīvesveidu iekopjas ar vairāk un vairāk cilvēku. Un ar to mēs veidojam šo sabiedrību daudz veselīgāku un līdz ar to arī patīkamāku. Man vispār patīk tas, ka var tā sevi pamocīt. Man tā patīk tās sajūtas, ka es esmu tur noskrējusi kaut kādu treniņu, tur 15 vai 20 kilometri vai citreiz garo treniņu. Tas pamudinājums noteikti bija Pekinas Olimpiskās spēles, kuras skatījās televīzijā ekrānā. Tad es pie sevis tā pulsītiņām nolēmu, ka es arī gribētu tur piedalīties. Man tas redzētais tā ļoti iedvesmoja, tad es sameklēju treneri. Es sapratu, ka es tā vienu savu galvu vai pēc internetā atrastiem treniņu plāniem droši vien, ka to nesasniegšu. Tad viņš saprata, ka vienīgais, kur es varu izpildīt to normatīvu, tas ir, sākumā, ka viņš vispār nedomāja, ka es varētu izpildīt jebkurā disciplīnā normatīvu, bet pēc tam sapratām, ka tas noteikti ir maratons tikai. Bez neatlaidības jau tu neko nevari izdarīt dienas beigās. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi mūsu darba sastāvdaļa, jo mums ir lieliski piemēri patiesībā arī no biznesa puses. Ja? Tieši neatlaidība, ka tu vari strādāt pie kāda projekta, pie kāda rezultāta sasniegšanas 1,5 gadu un beigās to izdarīt. Mēs taisam korpusus mobilajiem telefoniem no īsta koka. Mēs vēlamies uzturēt tādu zaļu dzīves stila produktu ar augstu pievienoto vērtību. Principā ceļš ir noiets ļoti garš,
publiski mēs esam parādījušies tikai šī gada pavasarī. Līdz tam mēs smagi strādājām, lai sasniegtu to rezultātu, lai mēs varētu cilvēkiem tiešām dot to, par ko viņiem būtu prieks un par ko mēs paši arī būtu ļoti apmierināti. Kas attiecas par naudas lietām, mēs bieži vien uzņēmumiem esam tā kā arī tāds padomu devējs, kā varbūt psihologs, vai ne, kas var to klientu nomierināt, var arī viņu nedaudz satraukt, vai ne, savā ziņā. Jo, tā informācija, bez tās informācijas, diemžēl, tie uzņēmumi arī nevar iztikt. Ļoti piekrīt arī Nordea biznesa skolas konceptam, ka nauda nav primārais. Primārais var ļoti bieži ir zināšanas, un kā Nordea to saka, viņi dod makšķeri, nevis tā kā zivi. Īstenībā varētu teikt, pat uzņēmums auga vienlaicīgi ar šī Nordea biznesa skolas lekcijām. Jo tad, kad bija lekcijas par grāmatvedību, tad piekārtojām grāmatvedību, sapratām varbūt, ko vajadzētu labāk darīt. Iedziļināšanās, tā ir mūsu ikdiena, tas ir mūsu pamatlieta, profesionālā pamatlieta, ka mums ir jāiedziļinās mūsu klientu biznesā, jāizprot viņu vajadzības un jāpiedāvā labākie risinājumi. Ja tas ir mazs uzņēmums vai vidēji liels uzņēmums vai arī liels uzņēmums, bet privāts, teiksim, kas pieder vienam īpašniekam, 2 vai 3 īpašniekiem, ja, tad viennozīmīgi viņu panākuma atslēga ir tie cilvēki. Ja tev apkārt ir tiešām cilvēki, kas tic tev un tu tic viņiem, un jums patīk tas, ko jūs darat, jo principā ir lepnums par to, ko tu radi, tad es domāju, ka tā ir galvenā panākuma atslēga. Tad viss pārējais jau aizies pats no sevis. Katrs grib būt veiksmīgs cilvēks, mēs asociēt sevi kā veiksmīgu. Un, ja šī organizācija kā tāda ir veiksmīga, tad arī darbinieki jutīsies veiksmīgi un panākumiem bagāti un spārnoti. Ja. Nordea banka, kā darba devējs, pat ir viens no labākajiem Latvijā. Tas noteikti palīdz arī realizēt mūsu darbinieku sapņus un iecerus. Mūsu bankā, kas man patīk, ka galvenais ir attiecības gan ar klientiem, gan starp darbiniekiem. Un viss iedvesmojošākās ir tieši tās sapulces, kad mēs sanākam kopā un ģenerējam idejas un beigās izveidojam kaut ko tādu, kad pašiem liekas, wow, kura tā ideja bija, un mēs pat nevaram nošķirt. Jā, daudziem, atkal sakot, tiešām liekas, ka bankā darbs ir tāds ļoti vienmuļš, varbūt sauss, ka patiesībā es varu teikt, ka mans darbs ir ļoti dinamisks un ļoti liek tev domāt, nevis vadīties vienkārši pēc kaut kādām instrukcijām. Man liekas, mēs esam ļoti dažādi. Ja paskatās bankas gaitiņos, mēs varam sastapt sportistus, ekstrēmistus. Mani kolēģi, piemēram, kā traki piedalās magnētā, X-reisos. Ir arī cilvēki, kas spēlē klavierus, dzied koros. Citu finanšu kompāniju un banku cilvēki apskauž tos, kas strādā Nordea. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas ir būtiski arī mums pašiem to saprast. Bankai panākumi, man liekas, ir, ja bankas klientiem ir panākumi. Un, ja banka ir tāds veids vai palīdzīgā roka, punkts uz I, kas palīdz sasniegt šos panākumus. Šogad laikā esmu redzējusi daudz jautru, apmierinātu klientu ar nereālām sākumā idejām, kuras pēc tam ir realizētas. Tad, kad parādījās pirmās ambīcijas, ka varētu kaut ko savu veidot, mēs ar 2 draugiem taisījām pirmo koncertu. Tas bija DeFaz koncerts, un tas notika ļoti veiksmīgi, tā laikā Sapņu fabrikā, un pēc tā mēs tiešām sapratām, ka mēs vēlamies ar to nodarboties. Un līdz ar to pirmo koncertu arī patiesībā dzīva tā zīmola ideja, Pozitīvus, kas arī tā ļoti mērķiecīgi tika radīts un izdomāts, un jau tad mums likās, ka tas ir kaut kas tāds skanīgs. Bez aizrautības nevar vispār neko darīt. Uz ko aizrautība un tāds, attieksme un tādas lietas, tas ir ārkārtīgi svarīgi jebkuram cilvēkam. Tā ir
cilvēka sajūta. Tas ir gandrīz vai tā kā mīlestība, vai nu viņas ir, vai nu viņas nav. Nordeā ļoti interesants stāsts, jo kaut kādā mērā ir tas zīmols, kurš mūs uzrunāja pirmais. Un tā noteikti arī bija kaut kāda gandarījuma panākuma sajūta, kad vispār kaut kādas tādas sarunas sākās vairākus gadus atpakaļ. Un tie zīmoli, kur kaut kādā ziņā tev īstenībā ir kā autoritātes, un, piemēram, banka sektorā, Nordeā, tīri personīgi man vienmēr ir bijis simpātiskāks nekā varbūt citi tie zīmoli. Tur viņiem var darīt kaut ko kopā arī profesionāli. Tad tā ir vēl viena tāda baudas sajūta, kad jā, tu strādā ar tiem, kas patiesībā tev patīk un personīgi simpatizē. Šos projektus izvērtēt, tas nav tikai tāds, ka iedodam naudu uz kaudzi un tas tā, un aizmirstam par to. Tā ir ilgtermiņa sadarbība, un noteikti tā ir kaut kāda vērtību sakritība, pamatvērtību sakritība. Tas emocionālais gandarījums, ar kādu top šis pasākums, tā, es domāju, ir pamata tā panākuma atslēga. Un, man liekas, mūsu uzdevums, kas to ir sākuši, tādā ziņā, ka mēs to sākām daudz mazāk cilvēku nekā tagad mēs esam kopā, ir noturēt sajūtu, ka cilvēkiem tomēr gribas to redzēt un uz to braukt. Jā, man ir ārkārtīgi svarīgi patiesībā dienas beigās uztaisīt tādu kā kopsavilkumu, kas šajā dienā ir izdarīts. Un pats svarīgākais, lai diena nebūtu nodzīvota veltīgi.